jums ir jābaidās no demoniem. Vot jums iestata, ka jums ir jābaidās no demoniem. Kas jums to iestata? Tuvākie cilvēki, kas kopā ar jums ir no 0 līdz 5 gadiem. Jums iestata to, kad pastāv lāsts vispār kā tāds, un kad no lāsta ir jābaidās. Jums iestata to, kad pastāv karma. Jums iestata šitās visas lietas, jo jūs esat kādreiz redzējuši savos vecākos, kad viņiem tas ir ļoti svarīgi. Jums iestata to, kad naudas mird, kad bagātie ir cūkas. Šī programma strādā kā noklusējuma programma. Misija, kādēļ mēs vispār šeit esam ieradušies, kādēļ mēs esam ieradušies. Vai tad tiešām mēs esam ieradušies tikai paēst, ja, nokārtoties, uzcelt kaut kādu māju, pārgulēt, uzradīt kaut kādus bērnus un viņus paēdināt. Un tas arī viss. Un tas ir viss. Tātad mūsu misija, mūsu aicinājums ir ļoti svarīgs aspekts, ceļš tas skar ļoti spēcīgi vīrieti. Vīrietis ir tas, kas var aktīvāk darīt, ja, darīt ar savu darbošanās kaut ko izveidot. Ja. Līdz ar to te mums nāk šie te visi jautājumi, ko mēs atstāsim pēc sevīm. Ko mēs atstāsim pēc sevīm, tad, kad mēs būsim prom no šīs te vides. Okay? Lai mēs nonāktu pie vispār šitiem jautājumiem, mums pirmām kārtām ir nepieciešams iegūt tādu dzīvi, kurā mēs esam nodrošinājuši savas pamatvajadzības. Tātad, lai mums ir māja, lai nav kredīts, lai ir mašīna, lai arī nav kredīts, lai ir iespēja ceļot tur, kur gribās, lai tādas iespējas rodās. Tad, kad jūs ar savu ķermeni, savu būtību esat tādā veidā padzīvojuši, ja, tad, kad jūs zinat, kad jums jau tā māja, mašīna un ceļojumi vairs nesagādā prieku, jūs nonākat pie šiem lielajiem jautājumiem. Pirms tam jūs nenonākat, bet pēc tam jūs nonākat pie šiem lielajiem jautājumiem, ko es gribu darīt konkrēti šajā te vidē. Ja? Kādu mantojumu es pēc sevīm atstāšu? Kādu labumu es spēju dot šajā te vidē, ko sauc par zemi? Kādā veidā es spēju ietekmēt un uzlabot cilvēces evolūciju. Un šeit paceļās augšā šie te jautājumi. Tas ir nākamais izaugsmes slieksnis. Tad mums ir pilnībā jāatradās no tām programmām, ko mums ieinstalēja vecāki. Vecāki un šis sociums. Ja, piemēram, pirmām kārtām jāatbrīvojās no programmas, kas ir absolūti visos cilvēkus, ko citi padomās. Jo mēs esam gatavi dēļ citiem uzlikt maskas, mēs esam gatavi dēļ citiem kaitēt pat sev. Ja? Tāds ir tāds jēdziens kā sirdsapziņa. Sirdsapziņa ir jēdziens kaitēt sev dēļ cita. Ja? Tas ir jēdziens dēļ cita. Okay? Tādēļ mums ir veidotas, mūsu izpratnē ir instalētas šīs programmas, un mēs strādājam neapzinoties, ka šīs programmas izpaužās cauri mums. Tādā veidā, lai mēs saprastu to savu lielo aicinājumu, kādēļ mēs šeit esam ieradušies, mūsu uzdevums ir attīrīt sevi no programmām. Tāpēc, ka tās programmas pēc terapijām, pēc cilvēkiem aizņem jūsu zemapziņā, ja, vairāk kā 80–90%. Man ir cilvēki, kuri principā viņi tikai sastāv no programmām. Viņi kā bioroboti atstrādā tikai vecāku programmas, būtībā kopē vecāku dzīves stāstu. Tāda kā mamma, pa lielam es arī tāda pati. Tāda kāds tēvs, es arī pa lielam tāds pats. Jā, tikai bija cits laiks, citi cilvēki, citi priekšmeti. Un tā tālāk un tā joprojām, bet pa lielam viss ir tas pats dzīves līmenis, tas pats dzīvoklis, varbūt, ka tas pats māja, bet pa lielam viss tas pats. Tātad tas nozīmē to, ka ļoti spēcīgi mūsos ir šīs te programmas, un mēs tās programmas nesājam. Lai nonāktu pie tiem kaut kādiem nākotnes soļiem, jebkurā mūsu izaugsmas līmenī, mums nākas atbrīvoties no šīm te programmām. Šīs ir programmas, kuras jūs uzskatāt, ka tā ir pareizi dzīvot. Tās ir tās programmas, jūsu pārliecības, ka tā ir pareizi. Tās ir tās programmas, kas arī jums traucē izaugt. Un katrā posmā, ja, piemēram, kaut vai gribās elementāri nopelnīt 1000 vietā 3000, vai ne, to var izdarīt gada laikā, bet nevarēs izdarīt, joprojām būs iekšā šīs bremzējošās programmas. Tāpat arī tad, kad cilvēki nonāk tajā dzīves posmā, kad ir sevi attīrījuši pilnībā, tad arī nonāk pie tā, ka jātīra tās programmas, lai varētu nonākt pie sava unikālā, vienīgā aicinājuma. Tas aicinājums, kas mūsos ir nācis līdz pirms mūsu dzimšanas un būs mums līdz pēc mūsu miršanas. Tas ir kaut kāds liels, unikāls aicinājums, kurš ir neatkārtojams. Tas nozīmē to, ja jums saka, kad stāsta, kad jūs varat aiziet uz skolu un iemācīties savu aicinājumu, tas jau nozīmē, jūs jau ir apčakarējuši. Tas nav unikāls. Unikāls ir tieši kaut kas tāds, kas nāk no manīm ārā, ja? Vai no jums ārā. Un katram konkrēti šis ir savs unikālais aicinājums. Šobrīd viņš ir jums līdzās, bet viņš ir tādā kā miega stāvoklī. Viņš nav tur aktivizēts.
Kāpēc viņš nav aktivizēts? Tāpēc, ka šīs te programmas, kuras jūs esat savākuši, ir jūsu apziņai vērtīgākas, svarīgākas, un viņas šobrīd strādā vairāk. Jā. Tas nozīmē to, ka jūs šobrīd dzīvojat tādu kā biorobotu dzīvi un nespējat pildīt savu unikālo aicinājumu, dēļ kā jūs šeit vispār esat ieradušies. Okay? Nu, lūk, un tas nozīmē to, ka hipnoterapija ir veids, kā konkrēti to var izdarīt. Ja? Tāpēc es arī stāstīju par to eksperimentu, kad pērtiķus, 5 pērtiķus ieliek telpā, ja? Tur ir trepītes uz augšu, augšā ir banānu ķekars, un tas pērtiķis, kurš kāpj augšā, visi pārējie tiek aplieti ar ūdeni, augstu ūdeni. Ja? Ar laiku pērtiķis saprot un neļauj nevienam kāpt vairāk augšā, lai netiktu aplieti ar šo te ūdeni. Un tad, kad sāk tie pērtiķi mainīties, nāk jauni klāt, visi pārējie apstādina, lai tas pērtiķis nekāpj augšā pēc tā banānu ķekara, jo viņi zina, ka viņi tiks aplieti ar šo te augstu ūdeni. Ar laiku nomainās pilnīgi visi pērtiķi, absolūti visi. Un tajā vidē atrodas pilnīgi jauni, bet viņos programma iekšā strādā, ka viņi nedrīkst pa tām kāpnītēm kāpt augšā pēc šī te banāna. Ja? Tādā veidā viņi pat nezina, bet viņiem DNS-ā ir ielikts, kad viņi nedrīkst. Tādā pašā veidā cilvēkiem strādā tieši tādā pašā veidā. Ja? Ir sevišķi latviešiem. Latvieši ir tauta, kura ir liekta un kura ir liekta zem vācu varas, zem krievu varas. Vienmēr mums ir kaut kas tur darīts, un mūsu zemapziņa ir transformējusies, pamatojieties uz šo, ka mēs esam vairāk kā upuris. Mēs esam kā upuris, un upura loma nevis atrodas ārpus kaut kur tapetēs, mežos, ceļos, mašīnās vai sistēmā vai tur kaut kur vai valdībā, bet viņa atrodas cilvēku galvās. Cilvēku galvās sēž iekšā sistēmiskie uzstādījumi, un mēs esam tie, kas uztur šo te upura lomu. Upuris ir loma, kad mēs esam gatavi citam pakalpot vairāk nekā sev. Tas nozīmē, ka mēs esam dēļ citas, esam gatavi vairāk izdarīt nekā priekš sevīm. Tad, kad mēs esam gatavi citam vairāk izdarīt, bieži vien tur nonāk darbā pie šīs te izdegšanas, kad cilvēki izdeg darbā dēļ tā, ka realitātē viņi centušies būt labāki, lai dabūtu šo te novērtējumu. Šī ir tā upura loma. Upura loma ir tad, kad gribās no ģimenes aizmukt citreiz uz kaut kādām copēm vai kaut kādām citām lietām, kad ir grūta tā vide, kur mēs atrodamies. Darba vide nepatīkama, ir nogurums un tā tālāk un tā joprojām. Jā, ok. Tas nozīmē, tas ir, teiksim tā, par upura lomu. Upura loma sastāv no šīm te programmām. Programmā apakšā ir parasti žēlošana, sevis žēlošana un citu žēlošana. Tas izpaužās kā palīdzēšana citiem cilvēkiem. Kad mēs gribam skriet, palīdzēt, mēs gribam izglābt visu pasauli. Man ir tādi klienti, kuriem saka, piemēram, tu dabūni 1 000 000 eiro. Ko tu darīsi? Es palīdzēšu mammai, brālim, tēvam, es visiem pēc kārtas visiem palīdzēšu. Tātad viņš dabū naudu un ir gatavs to naudu atdot projām. Tas ir pirmais, par ko padomā upuris. Pirmais, par ko upuris, ko viņš darīs, viņš atdos to naudu projām. Tāpēc, kad upurim ir sajūta, iekšā sēž sajūta, ka pie manīm nedrīkst atrasties naudai. Ja jūs zinat, kā nauda strādā ļoti vienkārši. Jo vairāk mēs sevi mīlam, jo vairāk mums ir naudas. Vairāk pie mums turās naudas. Ir cilvēki, kuri sevi tik ļoti nemīl, kad viņi ir mīnusā pastāvīgi. Pastāvīgs mīnus. Ja? Pastāvīgs mīnus. Tas nozīmē, ka viņš visu laiku kādam ir parādā. Visu laiku kaut kur skrien, visu laiku kaut kur steidzās, visu laiku par kaut ko satraucies. Un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā upura loma, tā ir loma, kura garantēti iznīcinās dzīvi. Tas nozīmē, lai atbrīvotos no šīs te upura lomas, ir nepieciešams atbrīvoties no programmām, kuras uztur šo te upura lomu. Ja? Tā ir nepārliecinātība, mazvērtības dažādi kompleksi, aizvainojums, žēlošana, vainas sajūta un tā tālāk un tā joprojām. Okay? Tad, kad mēs nonākam konkrēti pie tā, kā tas viss ir radies, tad mēs saprotam to, ka cilvēks piedzimstot, viņam nav vainas sajūta. Piedzimstot. Ja? Tajās reizēs, kad mēs strādājam regresīvu, tad, kad cilvēks ir 3 dienas pēc piedzimšanas, viņš neizjūt vainas sajūtu. Ja? Viņš neizjūt kauna sajūtu, viņš neizjūt, ka viņš ir nepārliecināts. Viņš izjūt brīvības sajūtu, ka viņš šajā vidē varēs darīt visu, ko gribēs. Okay? Bet pēc tam vēlāk augot, šīs programmas tiek piekoriģētas attiecībā no tuvākajiem cilvēkiem. Piemēram, vakar man bija klients, kurš konkrēti šobrīd viens pats ļoti nogurst pēc sava darba, viņam nav attiecības, ir jau dēls, bet
dēls ik pa reizē dzīvo pie viņa, viņš būtībā ir uzkonstruējis to savu dzīvi, kad viņš no tiem cilvēkiem mūk. Viņš no tiem cilvēkiem mūk tāpēc, ka viņam ar cilvēkiem ir būt nepatīkami. Mēs nonākam bērnībā, ka tieši šie cilvēki, tēvs, māte un apkārt esošie, likuši no pirmajām, tad, kad viņš saprata pirmās skaņas, tad, kad viņš saprata pirmās kaut kādas savas vērtības, viņš jau, kā jau saka, viņam jau ir pienākumi. Tev ir jāiet smagi jāstrādā, tev ir jāiet uz turieni, tev jāiet uz lauku, tev jāravā, viņi jau smagi bija jāstrādā. Līdz ar to viņš izjuta pastāvīgu diskomfortu, tāpēc, kad 4-5 gados smagi strādāt, cilvēku organisms nav radīts priekš tā, ja, tomēr tas, bet tajā laikā to lika, tāpēc, ka vecāku uztverē bija tas, ka tas ir obligāts pienākums ieaudzināt šo te smago darbu. Un tā viņam arī šodien notiek, kad viņš strādā smagu darbu, kurā nogurst, viņš ir viens pats, jo viņam ir nepatīkami būt ar cilvēkiem. Viņi visu laiku kaut ko liek darīt, viņi visu laiku kaut ko prasa, un tādā veidā viņam izveidojās šīs te programmas, kuras mēs, protams, hipnoterapijā jau esam koriģējuši. Cilvēks grib dalīties ar ģimeni, ir tikai apsveicami, nevis paturēt sev. Cilvēks grib dalīties ar ģimeni, kāpēc? Kas tur slēdz priekš kam tev ir jādalās ar ģimeni? Nē, es runāju, ja es esmu vīrietis, un man ir sieva, un man ir bērni, skaidrs, ka es dalīšos ar savu ģimeni, tāpēc, ka es par viņiem esmu atbildīgs. Bet ja jūs dodat tiem cilvēkiem, kuri jūs ir radījuši, atvainojos, tad jūs darat pilnīgi imbecīlismu pretēju lietu. Proti, viņi jums ir radījuši. Ir piramīda, ja, tam visam jānāk tā, tie, kas tev rada, viņiem ir jādod tev. Tu kaut ko radi, tev jādod saviem bērniem. Tavi bērni dod atkal saviem bērniem. Nevar būt uz augšu. Tas ir slimi. Tur ir slimības programmas. Tāpēc dot citiem apakšā ir žēlošanas sajūta, ko praktiski maniem visiem klientiem ir. Žēlošanai ir sajūta kā izpausme. Gribas palīdzēt, gribas dot, gribas vēl visu kaut ko darīt. Atdot projām. Ja? Un tā žēlošana ir sajūta, kad jūs nododat sevi. Ja? Nododat sevi, kāpēc? Tāpēc, kad jūs neapzināti gribat padarīt vājāku otru. Dalīšanās nozīmē, tu uztver otru par vājāku. Tāpēc tu kā es varu iedot, redzam, pasties, man ir čupa ar naudu, es tev tagad mammu iedošu, pasties kā. Tas nozīmē to, caur šo te darbību es gribu padarīt sev lielāku, svarīgāku, vērtīgāku un tā tālāk. Un mamma šajā brīdī paliek kā tāds upuris, upura loma, jā, dēliņ, kāds tu liels, iedod man tagad, jā, forši. Ja, saprotiet, tas ir slimi. Tas ir slimi. Paskatieties dabā. Dabā visi zvēri audzina veselīgus un ieaudzina veselīgus, piemēram, stārķis, vājāko stārķi izmet ārā no ligtas. Tev audzināšana. Mēs palīdzam, mēs tur pļukājamies un ejam, un rezultātā viņam tāpat tā dzīve nav izdevusies. Ja? Un man tāda gadījuma nāk. Jā, Robīt, labvakar, jā. Agita, labvakar, jā. Tādēļ svarīgi, mēs tagad atgriežamies pie šiem te svarīgajiem, pie tā, kad, lai pirmais mums attīstības līmenis, tātad mēs kaut ko skolā iemācamies, mēs kaut ko dzīvojam, mēs kaut kādu uzkrājam kaut kādu pieredzi, caur savu darbošanos uzkrājam kaut kādu pieredzi, un ar šo te pieredzi kaut ko daram. Ar savu nodarbošanos mūsu mērķis ir nodrošināt mūsu pamatvajadzības līdz tādam līmenim, ka tas ir pilnībā nodrošināts. Tas nozīmē to, kad ir mašīna, varbūt jau sastāv, jau pat negribas uz jaunajām skatīties, vienkārši ir mašīna, ir māja, ir jau bijuši entie ceļojumi. Viss kaut kas jau ir bijis. Jau tu jau pie saviem 40 gadiem, jau, kā lai saka, jau viss kaut kur ir jau būts. Es jau apskatījis, izbraukājis, izpētījis un tā tālāk. Pēc tam nāk šīs te nākamais etaps. Ar ko es šajā vidē varu atstāt kā mantojumu? Kas tas ir, ko es varu atstāt? Par ko mani atcerēsies? Ko es labu varu izdarīt? Tādi cilvēki, kā piemēram Zuckerbergs vai Bills Gates vai Steve's Jobs vai arī mūsu latviešu, Rainis un vēl dažādas personāžas var nosaukt, viņi radījuši kaut ko tādu, kad viņus vēl var tagad atcerēties. Okay? Un tagad tie cilvēki, kas ir nodrošinājuši materiālās lietas, viņi var sākt strādāt pie šīm lietām. Tā rezultātā, lai tas varētu notikt, ir atkal no mums jāizņem ārā šīs te programmas no mūsu galvas. Ko citi padomās? Ja es atšķiršos, kas nu tagad būs? Ja mani dēļ tā atraidīs mani vecāki, ka es esmu savādāks? Un tā tālāk, un tā joprojām no dažādām programmām vienkārši elementāri jātiek vaļā. Hipnoterapija ir metode, kā no šīm programmām atbrīvoties. Vienkārši atbrīvoties. Programmas jūs bērnībā ieguvāt tikai caur savām sajūtām, caur ausīm, caur acīm, ja, un tādā veidā jūsos šī programma sāka darboties zemapziņā. Un regulē vēl šobrīd.
Es jau atkārtoju, cilvēki nepiedzimst nepārliecināti. Kā tad tas tagad būs, ja es kaut ko darīšu tādu, kaut ko tādu, ko es iepriekš neesmu darījis. Tas ir destruktīva emocija, kas ir iegūta bērnības laikā. Es teiktu, tā ir trauma. Trauma var izpausties 3 gadījumos. Ja notiek kaut kāda pēkšņa rīcība, ja notiek asa rīcība, pēkšņas notikums, asa notikums un notikums, kuru jūs pārdzīvojat vienatnē. Tādā veidā jūs transformējat savu apziņu uz to, ka jūs tagad no savas pārliecinātības sajūtas pārējiet uz nepārliecinātības sajūtu. Kāpēc? Tāpēc, ka jūs skanējot šo vidi, ieraugat, piemēram, tēvs ir piedzēries un nepievērš to uzmanību. Un tas notiek 5 gadi pēc kārtas. Vai arī tēvs, piemēram, ir aiztienies prom no ģimenes, un tu redzi, mammu skanē, ja mamma ir bēdīga, bailīga par nākotni, un mēs kā bērni redzam, mēs to uztveram un leju pielādējam sevī to, kā mēs jūtamies šajā te vidē, ko sauc par zemi. Un tādā veidā mums veidojās dzīves uztveres karte, ja, ka šī dzīve ir par to, ka te būs nepārliecinātība, te būs bailes, te būs bažas par nākotni. Kāpēc? Jo es to visu esmu ieraudzījis savos vecākos un tā tālāk un tā joprojām. Un mēs ejot pa dzīvi, mēs meklējam pazīstamas sajūtas. Te ir pats interesantākais. Mēs pieaugot meklējam pazīstamas sajūtas. Labvakar, labvakar. Un tās pazīstamās sajūtas mēs meklējam cilvēkus. Caur cilvēkiem mēs iegūstam šīs sajūtas. Tātad mēs atrodam cilvēkus, partneri, sievieti, vīrieti, ar kuru mēs varam piedzīvot šo, kā lai saka, pazīstamo sajūtu. To, ko jūs saucat par iemīlēšanos. Tā ir tā pati sajūta, kad jūs sajūtat šo te šeit notiek rezonance ar pazīstamām sajūtām, ko jūs esat jau baudījuši vai bijuši bērnībā. Bet, ir viens bet, ja jūs esat bērnībā redzējuši destrukciju, mamma, tētis strīdās, alkohola šķiršanās, lamāšanos un viss šitas te un mukšana un tā tālāk, šīs sajūtas kļūst par jūsu pazīstamajām sajūtām. Un ar šīm pazīstamajām sajūtām jūs sameklējat to cilvēku pēc savām sajūtām, kurš liks jums tādā pašā veidā, ar kuru jūs kopā varēsiet uztaisīt līdzīgu ainu, ko jūs redzējāt savā bērnībā. Jā, viņa būs vieglāka, bet jūs uzradīsiet līdzīgu ainu. Tā rezultātā ir pirmā šķiršanās, pēc tam ir otrā šķiršanās, pēc tam 3. un 4. šķiršanās sievietes pieņem, laikam vīrieši nav priekš manīm, laikam es neesmu paredzēta attiecībām. Ja? Vienkārši elementāri, tā nav karma, tas nav lāsts, tas nav kaut kā sakritība no tā, kad redzi, kaut kas tur notika mēnesi fāzēs, bet notiek konkrētas lietas, kad jums elementāri ir iemācīts tā justies no bērnības. Tās ir tās programmas, kas strādā pret jums, jūs gribat foršas attiecības, lai ir viegli, lai ir patīkami, lai es esmu mīlēta, cienīta, lai es esmu sadzirdēta, lai es esmu saprasta un tā tālāk. Zemapziņa to nesaprot. Ja, to ar prātu, to var izlasīt žurnālā, kā pareizi veidot attiecības, jā, tu vari nospraust mērķus, tu vari sarakstīt uz lapas 30 tādas vēlmes, šitādas, aiziet pie visādiem kaučiem, ar zemapziņā sēž programma, piemēram, ka tu neesi pietiekoši laba. Un viss. Un viss šitas te darbs, ko tu izdarīsi, viss būs vējā, viss būs aizmirsīsies tāpat, kā tu neatceries, ko tu ēdi 3 nedēļas apakaļ pusdienās. Jā, un viss. Un tu neatcerēsies, kas ir noticis. Programma ievilks apakaļ tevī tajā dzīvē, lai tu varētu atkal muļāties un iet uz priekšu caur grūtībām. Tādā veidā, tad, kad atbrīvojās no šīm programmām, ir ļoti viegli vīrietiem, es runāju par vīrietiem, tāpēc, ka vīrieša atbildība ir finanses. Vīrieša atbildība nopelnīt finanses un radīt sievai drošību, un viņa uzdevums ir nopelnīt 10 000 eiro mēnesī, tik vien. Tas ir reāli iespējams Latvijā. Un radīt sievietē drošības apstākļus, lai viņa spētu viegli. Un tagad, zinot to statistiku, kāda šobrīd Latvijā notiek, šito trūkumu, kā jums liekas, cik vīriešiem reāli ir problēma? Cik vīrieši daudz ir tie, kas ir nepārliecināti? Tie, kas nespēj izveidot attiecības, tie, kam ir aizvainojums, tie, kurus mamma ir savā laikā kritizējusi, neticējusi, ierobežojusi, un šodien viņi mocās algotā darbā ar 1000, 1,5, varbūt 2. Jo. Ja? Un tad mēs varam izskanēt cauri vēl tam, kad latvieši ir locīti papildus zem Krievu varas un Vācu varas un vēl nezinu kā. Mēs saprotam, kad kopējo to sabiedrības modeli kāds izveidojas. Tad mēs saprotam, ka realitātē milzīgas problēmas ir latviešu vīrietim. Tāpēc, ka vīriešu uzdevums ir nopelnīt naudu. Šobrīd labi, ja 5% pelna tādu naudas summu, lai tiešām viņu sievas justos droši. Pārējie 95% tikai staigā kā bioroboti atstrādājot vecāku
iestatītās nepārliecinātības un visādas līdzīgas sajūtas. Ja? Un viņi pat neapzinās, ka to vispār var izmainīt. Viņi pat neapzinās, ka pie tā ir vainīgi tie cilvēki, kas viņam to iemācīja, to visu izdarīt. Viņi to visu neapzinās, jā, un viņi vienkārši dzīvo un domā, ka, es tāds esmu, ko jūs man izdarīsiet. Man patīk, piekdienā, kā, atnāk brīvdienas, es nopērku 2-3 pudeles, brīvdienās es iedzeru, uzcepu sašliks, aizbraucu uz atpūtu, man taču vajag atpūsties, vai ne? Protams, ka vajag atpūsties. Un tādā veidā ar pokam es pirmdien eju apakaļ uz darbu. Un no sērijas dzīve ir izdevusies, ja? Jo dvēseli apmānīt nevar. Absolūti visi cilvēki, tie, kas lieto alkoholu, viņi lieto alkoholu tāpēc, lai anestezētu savas sajūtas. Viņi to dara neapzināti, bet viņi grib anestezēt savas sajūtas. Kāpēc? Tāpēc, ka skaidrā viņi jūtas sliktāk nekā tad, kad ir ierauši. Okay? Tas nozīmē to, kas man te uzrakstīja? Kas man uzrakstīja? Jāpaskatās. Ok. Tātad es jums ieteiktu arī ik pa laikam spēlēties ar ChatGPT. Tur ir ļoti daudzas lietas var attaisīt vaļā priekš mums, ok? Un mēs varam uzdot viņiem, piemēram, elementārus jautājumus. Es tagad uzdošu elementāru jautājumu čatam. Viņš taču visu zina. Tur ir informācijas apkopojums, ok? Kā ir izveidojies, kad cilvēks 30 gados ir bailīgs no labas dzīves. Un tur pats sevi trūkumā. Okay? Ko viņš mums izmetīs ārā? Okay? Ja tāpēc es jums iesaku, slēdziet iekšā ChatGPT, uzdodiet jautājumus, visus interesējošies par savu dzīvi. Ja? Okay. Tātad baiļu un ierobežojošo uzvedību, kas var attīstīties līdz 30 gadu vecumam, var ietekmēt daudzi faktori, tostarp agrīnā dzīves pieredze, audzināšana, sociālā vide, kā arī bioloģiski un psiholoģiski aspekti. Šie faktori savstarpēji iedarbojas, veidojot individu personību, uzvedību un dzīves uztveri. Okay. Tātad pirmais punkts, ko ChatGPT saka, kādēļ cilvēki 30 gados baidās un trīc izmantot iespējas uztaisīt biznesu un nopelnīt 10 000. Pirmais iemesls, ko čats izraksta, agrīnā dzīves pieredze un audzināšana. Tas, ko es visu laiku jums stāstu. Ja cilvēks audzis vidē, kur pastāvīgi tiek uzsvars likts uz risku, neveiksmēm, bailēm, tas var veicināt bailīgu un ierobežojošu uzvedību. Okay? Vecāku vai aizbildņu pārmērīga aizsardzība vai arī neadekvāta atbalsta un drošības sajūta nodrošināšana var veicināt bailīgumu un trūkuma sajūtu. Okay? Ja jūs man neticat, jūs varat ielikt ChatGPT, kad visas bailes, tātad tie 90% cilvēkiem, kuriem ir mazākā 2000 katru mēnesī, kuri ir samierinājušies ar savām bailēm un visām šitām te lietām, viņos sēž programma no bērnības, kuru ieinstalēja viņu vecāki. Ja? Tātad tikai pēc tam nāk sociālā vide, draugi, skola, bērndārs, ja? Un tā tālāk un tā joprojām. Tātad tie ir pirmie dēļ, tas nozīmē to, ka cilvēks, piemēram, vīrietis 33 gadi, es runāšu pēc pazīstam, viņš nodarbojās ar bruģēšanas pakalpojumus jau 12 gadus, viņš jau kādus 6 gadus domā par to, ka viņš gribētu paplašināt savu biznesu, viņš gribētu pacelt savu finansiālo stāvokli un tā tālāk un tā joprojām, bet gadi iet un viņš nesadūšojās to visu izdarīt. Kāpēc? Tāpēc, ka šie tie ierobežojumi no bērnības sēž iekšā galvā un tas kā mazais vīriņš uz pleca norāda, ka tu nedrīksti, tev nepienākas, jo mamma tev kādreiz ir teikusi, jo tie vārdi, ko kādreiz bērnībā, piemēram, 2-3 gados ir teikusi mamma un tētis, ja, ir kļuvušas kā tādas rīcības programmas šeit, kas strādā kā noklusējums, ka tu nedrīksti. Okay? Tādā veidā arī konkrēti šīs te programmas sēž katrā no mums arī manī sēdē šīs te programmas. Arī es esmu nācis no tādas pašas vides, kur ir trūkums, kur ir alkohols, un es esmu meklējis veidu un atradu šo te veidu, ar ko es arī tagad pats nodarbojos, un dabūju šīs te programmas ārā. Kā rezultātā, ja, man jau ir vairāki gadi, vairāk kā 10 gadi, 10 000 eiro mēnesī, ar vienalga, ko es darītu. Iepriekš man bija celtniecības biznes, tagad es nodarbojos ar terapijām, man vienalga ir šie te 10 000 eiro mēnesī, tāpēc, ka mans emocionālais stāvoklis ir pieprasa to. Tā kā es to pieprasu, tas ir mans komforta līmenis. Okay? Kā to dabūt ārā, tas ir tas, ko es arī piedāvāju, ir hipnoterapija. Ja, kā tas notiek?
Hipnoterapija ir veids, kādā veidā mēs apējam jūsu kritiskos faktorus, strādājot ar 1-1. Ja? To nevar izdarīt grupās, nekad. Jūs nevienu programmu nevarat izmainīt grupās. Bet 1-1 jūs varat to izdarīt. Mēs atgriežamies tur, kur tas viss ir sācies, caur jūsu emociju un izmainam šo te skatījumu uz šo te konkrēto situāciju. Ja? Tādā veidā jūs izējat pa jaunam cauri, neuzņemot šo bailu sajūtu. Mainās skatījums, mainās sajūtas iekšā šeit un tagad. Okay? Un tā kā šodien man klients bija uz atkārtoto 5. seansu, un viņš man stāstīja par savu iepriekšējo pieredzi, un viņam liekas, ka priekšnieks ir kļuvis savādāks. Viņam liekas, ka darbinieki, kolēģi kļuvuši savādāk. Viņam liekas, ka tagad viņam ir sajūta, ka viņš var veidot beidzot attiecības, veselīgas attiecības ar sievieti. Viņš ir tas pats cilvēks, bet viņam ir sajūta pasaule samainīta. Viņš sāka balstīties uz sevi un uz savām sajūtām, kuras oriģināli bija viņā visu laiku, bet bija tādā kā miega režīmā. Tāpēc, ka nedrošība bija aktuālāka, jā, destrukcija bija aktuālāka, jo to visu viņš bija piedzīvojis bērnībā. Tā rezultātā ar hipnoterapijas palīdzību mēs izmainījām viņam šīs te programmas, jā. Nonācām bērnībā, protams, bērnībā tur ir sakne vienmēr, jā. Ok, 10 2-3 mēneši bija kurš neizglītots, bet bez palīdzības un tā tālāk un tā joprojām. Es runāju par 10 000 eiro mēnesī. Tātad termiņš ir 1 mēnesis. Viens mēnesis. Ja? Tātad izglītība tur nav nekāds sakars ar izglītību, ja? Un palīdzība arī nav nekāds sakars. Man neviens nekad nav neko palīdzējis. Ja? Un ja man gribētu kāds palīdzēt, es drīzāk atteiktos, tāpēc, ka man nebūtu nekāds gandarījums no tā. Ok. Nu, lūk, tā kā mēs esam sapratuši, ka visa jūsu dzīve vada zemapziņa, ja? Kur man tā grāmata palika, kaut kur man bija tā grāmata par rokai. Kur es lasīju virtuvē. Katrā ziņā slaveni psihoterapeiti jau ir minējuši, ka visu jūsu dzīvi, tas ir zinātniski pierādīts, ka visu dzīvi jūsu darbības un rīcību pārvalda jūsu zemapziņa. Zemapziņa par 90% pārvalda konkrēti jūsu dzīvi. Un tie ir tie jautājumi, kuri jāuzdod sev, kā es taču gribu labu dzīvi, es taču gribu dzīvot kvalitatīvi, es gribu taču piedzīvot mīlestību, es gribu būt cienīts, es gribu būt ievērots. Jums gribās to visu, iekšēji gribās, bet tas nenotiek. Tas nenotiek, un tas arī nenotiks, kamēr sēž iekšā šīs te programmas. Tikmēr, kamēr sēž tās programmas, tikmēr jūs izjutīsiet bailes, izjutīsiet, kad jūs neciena, kad jūs nedzirdat, kad jūs nesaprot, kad jums ir visu laiku kaut kā tur caur grūtībām un tā tālāk un tā joprojām, un absolūti neviens cits par jums arī neparūpēsiet. Un kā jūs domājat, piemēram, cilvēka dzīve? Ja? Par to cilvēku, neviens šajā te vidē no 8 miljārdiem cilvēkiem nav gatavs parūpēties, ja, un nebūs gatavs to izdarīt. Un viņš vēl pie tam pats nav gatavs parūpēties par sevi. Iedomājieties, kādas šausmas. Un tā rezultātā visums viņu atalgo tikai ar tik naudu, lai viņš būtu paēdis, lai viņam būtu kaut kāda gultas vieta, ja? Un lai viņš nebūtu tīri zem tilta. Tas nozīmē to, ka par tām verdziskajām vajadzībēm, kamēr viņš sapratīs, kā šis visums strādā. Okay? Tas nozīmē to, ka šīs programmas regulē un katrai jūsu rīcībai šodien, šeit un tagad ir apakšā programma. Kāpēc jūs izvēlējāties konkrēto, piemēram, nodarbošanos? Man bija sieviete, kura, piemēram, taisīja, viņa ir privātais bērndārs, un viņa gribēja atvērt otru bērndārs. Kāpēc viņa to gribēja? Tāpēc, ka bērnībā viņa nesaņēma to mīlestību, un viņai tā bija kā milzīga sāpe. Nesaņēma to mīlestību no vecākiem, konkrēti no mātes. Un viņā sēž iekšā tas trūkums, un viņa šo te trūkumu atstrādā caur savām darbībām. Tātad taisa bērnu dārziņu, jo viņa grib šiem te bērniem iedot to, ko pati nav saņēmusi. Ja? Tādā veidā, piemēram, konkrēti, piemēram, arī tas, ka mēs, piemēram, pavadam laiku sociālajos tīklos, ja mēs pavadam 8 stundas dienā vai 1 stundu dienā, ir apakšā kaut kāda konkrēta programma. Ir cilvēki, kuri tik ļoti ieslīgst sociālos tīklos, tā ir atkal savā ziņā anestēzija, līdzīgi kā alkohols, lai aizmirstos no savas nevērtīgās dzīves, kura pa lielam, ja citi prasītu radinieki, tad mēs teiktam, ir ok, super, ļoti labi iet, bet iekšēji mums jāpaskatās spogulī un jāpasaka atklāti, tad gribās nobirdināt asaru. Nekā tur nav. Patiesībā viss ir diezgan lielā dimbā. Kaut kā eksistējam. Un tā rezultātā tur apakšā ir programmas, kuras liek tā darīt. Tās programmas var noņemt. Ja? Un tās programmas var noņemt 2 mēnešu laikā, un to var izdarīt garantēti ar hipnoterapijas palīdzību. Un to jau es daru vairāk kā gadu, ja nepilni 2 gadus ar to nodarbojos, un es redzu klientu rezultātus. Tas, ko viņi stāsta, tas, ko viņi rāda, tas, ko viņi pēc tam ir sapratuši, atzinuši, sajutuši, un viņiem mainās pilnīgi viss. Ja?
Tātad depresija jau tas jau tāds, kā lai saka, depresija nav slimība, depresija ir vienkārši tāds, kā lai saka, tad, kad tu nedzīvo to dzīvi, kura tev jādzīvo, tev ir rodas šī depresija. Depresija ir signāls, kad tavā dzīvē ir problēma. Ja? Tas tāpat kā, ja jūs iegriežat pirkstā, ja? Līst asinis, ja? Ir sāpe, un tas sāpe signalizē smadzenē, ka tagad tu aptina to pirkstu un izolē šo te pušuma vietu. Ar sajūtām precīzi tas pats. Mūsos vīrs pasaka kaut ko slikta vai sieva pasaka kaut ko, sāk tevi zāģēt, ieslēdzās iekšā mūsu emocionālajā pasaulē kaut kāda konkrēta sajūta, un šī sajūta ir sāpīga. Tā rezultātā mēs ieraujamies sevi, aizmūkam, bļaujam pretī, dažādi izpausmes posmi, bet principā tā sajūta signalizē tev pašam, ka, vecīt, tev ir problēma. Tev ir problēma tur iekšā. Nevis sieviete bija tā, kas tikai tev iebakstīja un parādīja, lūk, kur ir, caur saviem vārdiem, iebakstīja un parādīja, ka kur ir problēma. Ja? Un tā rezultātā mēs varam reāli saprast, ka šī problēma jārisina. Kaut kur emocionālajā plānā ir iestrēgusi neizdzīvota sajūta, kaut kur tu pats esi sevi padarījis par nevērtīgāku, mazvērtīgāku, bailīgāku, un tā rezultātā tas tev aizliedz atrisināt kaut kādas konkrētas situācijas. Sievietēm blakām ir nepieciešams vīrietis, kurš var atrisināt situācijas, nevis kurš ieraujas sevī un padodās un nespēja kaut kur doties. Ja? Tādā veidā arī tas viss sāk strādāt. Okay. Tātad, interesanti tas, ka mums visu laiku šī metode nebija Latvijā pieejama. Tā būtībā ir jauna metode. Ja man nācās savā laikā samaksāt ļoti lielu summu, lai man to iemācītu darīt. Jo tur ne tikai iemācīt, bet tur bija arī jāpraktizē. Un tur bija arī reāli jāizdziedina garantēti vairāki cilvēki. Ja? Un tikai tad tu skaitījies, ka tu esi izgājis skolu. Tas bija daudz spēcīgāk kā parastās skolas. Jo parastajās skolās, jūs zināt, mērķis ir diploms. Mērķis nekad nav rezultāts. Nekad Latvijas skolās nav rezultāts. Vienmēr ir rezultāts diploms. Tātad no sērijas ņem papīru, ņem papīru, ja, un staigā. Kas ar tevi tālāk notiek, kā tas notiek, kur notiek, mums neinteresē. Un tā kā mums neinteresē, cilvēki, iedomājieties, 15 gadus zombēti, katru darba dienu viņi cēlušies no rīta pa tumsu nakts ārā, ja no rīta jāceļās, jāvelk drēbes, jāvelk somu un jāiet kaut kur ārā augstumā. Ja? To ir darījuši 15 gadus, pēc tam ir vēl mācījušies, kurš jau kaut ko darījis, ir vēl cilvēki praktizējuši kaut kādas praktiskās lietas, tur kaut kādus darbus un tā tālāk un tā joprojām. Un šo visu mocību rezultātā šodien un tagad jums ir nepilni 2000 mēnesī. Ja domājieties, cik ārprātīgi ir apčakarēti cilvēki, un viņi to uztver par normu. Bet tas ir normāli. Iedomājieties. Tātad, kāpēc? Tāpēc, ka joprojām jums iedod saskaldi jūsu apziņu pa 45 minūtēm, ja, un tādā veidā mani uzņēmēji, ar kuriem es strādāju, viņiem grūti noturēties pie vienas nodarbošanās. Lai tu kļūtu par ekspertu kaut kādā jomā, tev jābūt vienai nodarbošanās. Tikai vienai. Ja? Vai jūs vispār pazīstat ekspertus, kuri ir eksperti divās jomās? Tā nemēdz būt. Ir eksperts arī vienā. Ja viņš spēja labi taisīt kurpes, viņš labi taisa kurpes, viņš ir eksperts kurpēm, viņš nespēja perfekti dziedāt, dejot, un vēl nezinu, kaut ko profesionāli, teiksim, spēlēt futbolu un iet uz kaut kādiem mačiem. Nē, viņš ir eksperts vienā jomā. Lai šajā vienā jomā mēs varētu strādāt un darboties un padziļināt savu ekspertumu, mums ir nepieciešama palīgs mūsu apziņa. Mūsu apziņa ir saskaldīta 12 gadus pēc kārtas, viņa ir skaldīta pa 45 minūtēm, pa 45 skaldīta dienā. Un tas nozīmē to, ka jūs izpildat matemātiku, ja, no sērijas jūs izrauj ārā, un tagad te skrien. Tu esi paskrējis, iesildījies, un tagad tev izrauj ārā, vai ej rakstīt domrakstu. Tev katru dienu tev rausta, un apziņa pēc skolas, tu nonāc tā, ka 90% ir vienkārši lielām acīm, es nezinu, ko es gribu. Un brīnamies viens uz otru, man tur piedāvā, kaut kas izdevīgs, es iešu beigt uz datora vai es iešu beigt uz juristiem. Ko man iesaka? Tas ir tas rezultāts, pie kā tas viss arī noved. Ja? Rezultāts, pie kā tas viss arī noved. Tā rezultātā cilvēkiem grūti fokusēties uz kaut ko vienu, un viņi to nespēja izdarīt. Nespēja reāli to izdarīt. Un tā ir reāla problēma. Ja? Tāpēc, kad apakšā sēž šīs programmas. Hipnoterapija ir veids, kā labot šo te visu mūsos iekšā. Kā izlabot to dzīvi tā, lai jūs šodien, pēc gada, šajā pašā dienā izjustu prieku savā dzīvē. Laimi, gandarījumu un kaut kādus rezultātus.
Ja? Bet ja mēs atstājam šīs programmas šeit un tagad tādas pašas, pa lielam 99,99% jūsu dzīve būs pēc gada tāda pati. Tikai jūs par gadu būsiet vecāki. Jo atkārtoju, šodienu jūs vēlreiz nenodzīvosiet. Un šitā nedēļa, kas šonadēļ iet, ja, jūs vēlreiz viņu atkārtot nenodzīvosiet. Jo vienalga jūs ar laiku, ja nopelnīsiet naudu, jūs atgriezt laiku nevarēsiet. Tāpēc svarīgākais, ko cilvēki dara, iepaši izaugsmes, ir atbrīvojās no savām programmām. Okay? Nu, lūk, tātad tagad es pamazām iešu uz finišu. Ja jums jautājumi, jūs uzrakstiet, bet es jums ieteiktu čatojiet ar chatu GPT, tāpēc, ka jums ir viskaut kas svarīgs, ja, viskaut kas svarīgs, ko jūs varat uzzināt. Jā, uzzināt par visām šīm lietām. Ok. Nē, mēs varam ierakstīt vienu interesantu lietu. Vai ar ezotērikas palīdzību var, ja, vai ar ezotērikas palīdzību var atrisināt emocionālās problēmas. Interesanti, ko čats mums pateiks, lūdzu. Jūs zināt, ka Latvijā ļoti spēcīgi cilvēki ir cietuši ar ezotēriku, viņi ļoti reāli cietuši, viņi paši uzskata sevis par dievus, viņiem ir kronis galvā, un viņi saprot, ka ezotērika ir viņu dzīves aicinājums, viņiem patīk visā tajā mocībā būt iekšā, ja? Bet viņi neapzinās, kas patiesībā ar viņiem notiek. Ja? Tātad ezotērika ir ilūzija, tāpēc, ka cilvēki bērnībā ir ieguvuši traumu. Trauma ir saistīta ar attieksmi no tuvākajiem cilvēkiem. Tātad ezotērika var piedāvāt cilvēkiem kaut kādu iedvesmu, taču efektivitāte emocionāla problēma risināšanā ir atkarīga no daudziem faktoriem. Var atšķirties, kā individuālajā gadījumā ir vairāk iemeslu, kādēļ ezotērika var nesniegt vēlamo rezultātu emocionālā problēma risināšanā. Pirmkārtām, nav zinātniskie pierādījumi, nav visādi zinātniskie pierādījumi par to. Ja? Otrām kārtām, pamata cēloņa neidentifikācija. Tātad tādā veidā emocionālās problēmas var būt sarežģītas un daudzdimensiāls, tostarp var būt saistības ar bioloģiskiem, psiholoģiskiem un sociāliem faktoriem. Ezotērika var piedāvāt vispārīgus padomus vai prakses, kas neņem vērā individa specifisko situāciju vai pamata problēma cēloņus. Tā rezultātā mēs nezinām, kas notiek ar mūsu emocionālo plānu. Mēs tikai meditējam, mēs tikai staigājamies, mēs tikai dziedam un turam tādā kā pozitīvās kaut kādās domās, jā. Personīga atbildība un pašapziņa. Dažreiz cilvēki meklē risinājumus ārpus sevis, cerot uz brīnumu līdzekli. Tas ir klasiskais latviešu ezotēriķis, kurš cer, ka notiks brīnums. Ja? Uz savu problēmu risināšanas. Tas var novērst uzmanību no personīgās atbildības uzņemšanās par savu emocionālo labklājību un no reāliem soļiem uz problēmu risināšanu. Ja? Okay? Tas nozīmē to, ka mēs nonākam pie tā, ka ezotērika ir viltus izaugsmes forma, un tas tiek pateikts konkrēti ar to pozitīvo domāšanu, kur tagad saradušies pozitīvie domāšana. Tas nozīmē to, iedomājieties, te ir pakāpiens pirmais, te ir pakāpiens otrais, vai ne? Lai pakāptos uz augšu, mums ir jāpārvar šī starpība. Ja? Vai jūs varat uzkāpt uz tā otra pakāpiena, neveltot nekādu piepūli? Tātad, neveltot piepūli. Ja? Jūs sapratīsiet, ka nevar. Tas nozīmē, ka jebkurā gadījumā mums jāveic kaut kāda piepūle, lai uzkāptu uz šo te pakāpienu. Tātad dzimšanas process, kas ir dabīgs process, ir jau apgrūtinoši, enerģijas patērējoši un grūts. Tātad ezotērika jau nonāk pretrunā pret to, kas dabīgi mums šeit pastāv. Lai uzkāptu kalnā, mums ir jāpielieto kaut kāda enerģija. Jāpielieto enerģiju, lai mēs varētu kaut kur vispār uzkāpt. Tātad tā rezultātā ezotērika piedāvās sēdi savā komforta zonā, neattīsties, meditē un esi viltus priekā. Ja? Un domā par kosmiskajām programmām, par enerģijām, par ezotēriku, par taro kārtīm, par astroloģiju, par dziedniekiem, par visu redzošiem, par 5D līmeni, bet pa lielam nekārto savu dzīvi attiecības ar tuvāko, finansiālās attiecības ceļojumu, ar savu dzīvi nenodarbojies. Tādēļ tā rezultātā šī ir programma, kas strādā zemapziņā, ja? Un cilvēks viņš tiešām pats ir pilnīgi pārliecināts, ka viņš ir baigais karalis, viņš bezmaz ir dievs. Ja? Realitātē viņš ir vienkārši biorobots. Tāpēc ir izdomāta
šizotērika, kas ir šizofrēnijas un ezotērikas apvienojums, ko apvienoja terapeiti no Miami, jo realitātē ir ļoti daudz cietušie, un Latvijā ļoti daudz cietušie. Tātad, ja jūs dzirdat cilvēku, kurš nāk pie jums un stāsta par taro kārtīm, astroloģiju, kad šodien ir laiks, kad dedzināt čekus un nopērt sarkano maku, ja? Un galvenais rītos un vakaros meditē, un tāpēc tava dzīve uzlabosies, tad ir skaidrs, ziniet, mūciet no šī cilvēka. Viņš ar šo te vīrusu piesārņos jūsu apziņu, ja? Tāpēc, kad mēs esam radītāji vienīgie, kas ir uz zemes. Viss smalkais plāns ir radīts, lai mums palīdzētu šeit attīstīties. Un viss, jā, ok. Bet principā jau 10 iesim uz finišu. Tiem, kam ir svarīgi, jūs rītā varat pieteikties uz bezmaksas konsultāciju. Mēs varam iziet cauri jūsu konkrēto situāciju, atrisināt, ja, veiksmesterapija.com. Ja, jo ātrāk jūs sapratīsiet savu problēmu, jo ātrāk atradīsiet risinājumu. Lai atrastu to problēmu, nākas citreiz paļauties, uzticēties uz otru cilvēku. Okay?